Šām jauns video. Esam Black Unicorn rīkotajā Drag and Chill. Rīts bija cerīgs, vilkām līdz pēdējām, kad varbūt neuzlīs, bet kā redzat sēžu mašīnā, tāpēc, kad līst ārā. Kāds būs pasākums, to mēs vēl nezinām. Tomēr laiks nesagāja bišķi. Bet, ko es vēl varu tādu izstāstīt? Man tāds ievads un tā. Kā redzat, es sēžu aizmugurē mašīnai. Mašīnai ļoti maziņš logs. Pretis tik liels. Ir sekojoša situācija, kad es nebraucu ne ar Audi, ne ar Passat. Bet es braukšu. Jūs jau vēlāk redzēsiet ar ko no ārpuses. Bet liels paldies manai draudzenei par uzticēto mašīnu uz šodienu, lai var pabraukāties. Tā kā jā, šodien filmētājs arī ir man draudzene. Es zinu, ka viņai vairāk ir prasījuši, kad viņa parādīsies kadrā. Līga, kad parādīsies pati. Te būs arī pat balss. Tā kā jā, pašķicināts ir. Situācija ir tāda, kāda ir. Jā, Passatam ir motora defekts. Tas nav saistīts ar jaudas pacelšanu vai vispār ar manīm. Jo iedevu sīkiem Passatu, viņš iebrauc upē. Tas ir īsais stāsts un līga klaņi un hidrotrieciens. Un jā, pat nedēļu vēl tur mēģināju varbūt kaut ko citu atrast, kas ir nobeidzies, bet tā arī īsti nav. Un Passat nav. Passatam dotajā brīdī plāns ir no Audi ņemt motoru, bet pašu klūcu bloku ar galvu, bez sadalinēm, bez prauslām pārlikt. Jo, kā zinām, Audikam būvējās, un tur jau pat ir finiša gaisma kaut kāda redzama. Jo palākais drīz iet pie Janča, tur jau viss sabūvēts pats klūcis, un tāpēc ir tāda maza iespēja, ka Passatā būs Audika motors. Un gaidam, skatāmies, kas notiek ar laikapstākļiem. Laikapstākļi mums, diemžēl, ir pilina, un ir mitrs un drēgns, un es nezinu, kas te būs. Cerams jau, ka uzbrauksim, būs interesanti. Pamēģināsim ar DSG braukt. Ko lietas turpinās? Nekas nenotiek. Ēdam. Pēdiņā. Atceries. Video pasākumu mēs tur būsim. Būs gan Audi, gan BMW. Mēs ejam uz to. Ir jābūt. Man nav ko darīt. Lietas smiģina. Pastāstīt blakus BMW. To jau jūs arī labi zinat. Tā ir mūsu Paula. Jūs arī braukājis. Jā. Un viņai izbrāķēja komisiju par plikām riepām. Atraties, brāķi, mēs nebraucam ar milimetrīgām riepām. Meitene saprast kļūdu. Tikai es palikšu. Jā, ar plikām riepām mēs nebraucam. Es viņai arī pateicu, tas ir bīstam pa ielu, īpaši tādā mitrā laikā, un aizskrēja nopirkt jaunas riepas saportēt virsū. Tā kā braucam arī ar normālām riepām. Tas, kas ir turpurēni, to jau mēs visi zinām, ka tā ir sporta riepa. Tas ir sports. Un mums ir droši vien jāpastaigā apkārt, kaut kas jāpafilmē. Un jā, lietas laikam būs bišķi sablījājuši to pasākumu, bet laikam tāds mēs vajag paredzēt nevaram. Ne tik laicīgi. Gaidam. Ierakstamies, pēc tam turpinām pastaigājumu rītī. Kas vēl, F1 simulators, jā, zilā pelts, tur ekspozā. Nē, tur nekas nav pastāts vēl izdarīt, tur ir pilnīgi standarts un filtrīgs ar DSG priekšpēciņā. Filmpēciņā viņi nenāk. Es nezinu, es pats vienu reizi uz ielas viņu uzstartējis, kā viņš uzvedīsies, nezinu. Cerams, tāpēc gribās veikli izbraukt. Kā viņš iet, bet sajūtām jau, ka cik pamēģinās uz ielas liekas, ir diezgan labi. Priekš draudzens, man liekas, perfekta mašīna. Es redzu kāds šķopījums fotā. Tā kā, vajag parādīt mašīnu īsti, es nezinu. Mums vajag atsevišķu video atskatēsim mašīnu. Kārtība mašīna. Nevajag, jā? Nerādīsim vairāk neko. Nepapriecājas no malas, jā? Labi. Tā kā jā,
gaidām, ka lietas beigsies, vai pieraksies. Cerams, palaidīs strāt. 240. numurs un 97. mums Ivans Žuks ar RS3. Un kur mums liekos un mēs tā jautājām, numuru sarkana. Bet reikams nākamās mašīnas jau ir gatavas. Esam mazajā pasātā. Pirmo braucienu es neiefilmēju, man te GoPro bišķi atškrējās. Bet jā, esam tajā Volkswagena DSG. DSG. Ko, jā? Bet labi, tagad pirmajā reizē es nobraucot, baigi grūti ir ar kreiso kāju piebremzēt, lai viņš nostājās uz eglas. Jo tev jau jāsmaida kājas ir. Jā. Tad tu, bļē, bišķi jāpiešaujās. Jā, kā jau dzirdējāt, ir bišķi jāpiešaujās pie tā automāta. Nemāk es vēl. Nav tas, ka ikdienā kaut vai braukāt. Jā, pēglis ir diezgan grūti tā piestāties. Ja tā kā ar abām kājām jābremzē, tev jāsmaina, lai viegli pieripinātos, es ar kreiso kāju nemāku tā bremzēt, nav pieredzis. Pirmais brauciens, jā, bez launch kontrola. Tad viņš krietni tā maigāk uzsāk. Bet, nu jā, mācamies, kaut kas jauns. Kā, nav jau pierasts. Cenšos te bišķi skaļāk runāt tā, lai es pats dzirdu ķiverē iekšā. Esmu redzējis, ka jums baigi sūdīgi GoPro ir to skaņu un GoPro nav iespēja baigo miķi mums pielikt klāt. Nav DJ miķa. Un kaut kā tā interesanti, savādāk kā parasti, ko lai es jums saku. Vēl vajadzētu ar riepspiedieniem paspēlēties droši vien, paskatīties. Tas tā, vairāk for fun braukšana šodien ir, par cik draudzenes mašīna. Arī baigi laust negribētos. Tad, jā. Remaču. Alaus Mičuls. Ko pastāstīs? Es aizmirsu kameru ieslēgt šitajā braucienā. Man nesanāk viņu dabūt, ka viņš aiziet tajā launch kontrolā. Uz vietas noslējoties, jā. Es pie egla stāvu nospiet bremzes, ies gādu. Nostājos pie pabeigās. Varu dabūt. Eglis kamēr nostājies, kamēr to bremzi nobremzējies. Viņš nedara to. Laiks ir 10,1 abos braucienos. Ir bišķi lēnāks kā pasāts, bet ja es dabūtu, ka viņš uztais to launch kontroli, varbūt varētu dabūt laiku to paspēlēties ar riepām, gaisa spiedieniem. Kaut ko diezgan ļoti tuvu pasātam, jo man liekas pasātam bija 9,3 vai 9,4. Te pēc diviem laikiem, jā, ir 10,1. Diezgan precīzi abi laiki ir. Taisa trases laiks. Nākošais mēģinājums. Bišķi rāda besīt, ka nevar nostāties un launčies, lai kā te emka.
Te es braucu priekš sevis. Sevi gribu saprast, kā ir šito braukt. Launch sagāja! Skaidrs, viņam ir dīlais. Viņš diezgan atlaid to bremzi un diezgan ilgi domā, līdz viņš pasparās vaļā. Ok, labi. Bet plus jau ir, ka launch aizgāja. Jādomā, kā iebukstīt kaut kādā robā vismaz. Trešajā liekot visu. Apakšā tas, daudziem viņš nolūst. Bet šitais ir tam jaunajām kloķim? Jā, bet tas tā nenāk detaļa līdzi. Tā kā liek oriģinālā. Es domāju, jauno kloķi nolauz. Zviedrijā Džeks arī lauza nost. Un es tagad arī nolauzu. Dzirdējāt Janča problēmu, vai ne? Aizbrauksim tagad uz boksiem. Es pamēģināšu bišķi paspēlēties ar riepas spiedieniem. Ko tu dari? Ievadu vasaras gaisa riepās. Gribu bišķi paspēlēties ar gaisa spiedieniem. Vairāk mēlu 440 tie kurš, tur baigi atšķirt nevar. Viss cieņa ir viņiem, bet atšķirīgāk patīk interesantāk. Jau video arī savā pusē runāju, bet varbūt šitā būs labāk. Pavisam savādāk. To kreiso kāju ar bremzi piebraukt. Nostāvēt. Es nemāku aprakstīt. Nav tā kā es pierastu izspiest sajūtu, gāzi un aiziet. Tev to bremzi tā viegli atmaksāju kāju un gāzes pedāls vienkārši līdz zemē. Un tad viņam aiziet tas laušu kontrols. Ko sadarīt? Kā baigi. Baigi, ja nokļūdas kādreiz tā daļiņā, man tad lido. Es nezinu, cik liela ātri. Un, protams, neesmu ielicis, lai filmējās. Skaisti, profesionāli. Nu ko, kamēr stāvam, var bišķi parunāt. 3 braucieni, vienā ir aizgājis launch. Pirmie 2, kas bija sūdīgāki, bez launch ir 10,1, tad tagad jau es dabūju 9,8. Vēl bišķi paspēlēsimies ar gaisa spiedieniem riepās. Vajadzētu vēl bišķi piešauties pašam un īstenībā varētu ļoti tuvu dabūt pasāt laikiem. To startu vēl bišķi jāsaprot, jo tam DSG ir tāds tā kā dīlais. Bišķi aizguļās.
bet cik salabot, ja samazināt un varēs tās. Izšķirot, ja braukt, kā ir teikt, jāpaņem jūs salīdzi. Sāk jau bišķi saprast, kā viss notiek ar to mašīnu. Grūti pierast pie ilgās gulēšanas startā. Baigi silti. Jābrauc staliņā, laikam paķesieties. Jūtīgi. Tad sekojoša situācija. Mēs braucām ar riepu spiedienu 2,3 visās riepās. Nolaidām pēc priekšpēc stāstiem aizmugurēji 3, priekšā 1,4. Vajadzētu ribos vieglāk, Principiālā cīņa pret dīzeli. Lielāks atķer teorētiski. Bet laiks parādās, starp skatījumā ir gan benzīna fana, ir gan dīzeļa fana. Pilnīgi neko Un varbūt bieži vien un sliktāk pārsvarā viņi tomēr arī draudzīgi viens ar otru sadzīvo. Pussimtaļas sūdīgāk pat sanāk. Es pieļauju domu, ka tas DSG pats atrisina. Un labāk, kad riepās ir lielāks spiediens. Viņš pats vienkārši vai jālīdzi. Diezgan līdzīgi, un tomēr Pulzeri izcīna Ričards Šorts šajā braucienā. Mātiņš pavās. Knapi. Tā zona ir vispār jau izbraukusi ļoti maz. Es pieļauju domu, kad kas bojā Expo ir laiks bija sākuma un 2 pasākumi vēl, kas šodien notiek fonā citur Latvijā. Dragreiz cilvēki, jā, sabrauc, jo kā jau mums visiem dragreiz interesē, un mēs to gribam atbalstīt, lai tādi pasākumi vēl notiek. Es ceru, ka organizatori nenolaidīs rokas pēc tāda pasākuma, un kad mūs sagaida vēl pasākumi. Un turpinām izbaudīt, sāks dalīt kaut ko pa klasēm, te pabraukāsim. Pasties to aķīti. Plauks lielumā, aķītis, mazīķis. Bet ir doma palākiem arī par tādu aķīti. Esmu domājis, kad uzlikt kaut ko mazu dēļ svara. Arī te vajadzētu svaru nomainīt, bet nē. Tā, kamēr ir brīdis, gribu bišķi sadalīts pa klasēm, lai ir daudz maz vienmērīgas mašīnas, lai man nav pret, piemēram, LFK vai reiz diagnostika jāskrienās. Mēs brauksim pret 2,4 Volvo. Un jā, viņš jau man malā prasīja. Vai mēs tā kā uzskrienamies pa laikiem, viņam ir 100 daļu lēnāks it kā. Man viss kārtībā, es ar kameru runājos. Tā kā jā, viņš 100 daļu lēnāks, tā kā būs interesanti. Tā kā daudz mums līdzvērtīgi laiki ir un vismaz būs interesanti uzskrieties.
Pirmais braukums, kad tad viņš tāds uztrauc. Es zinu, viņa laiks aptēnos. Tas būs interesanti. Spēsim, cik labi jūs uz priekšu redzat, laikam nē, tur LFK pret RS diagnostiku. Kaut ko vinējām, tas ir labi, tas ir labi. Uzkrējāmies Volviķis vinnēja, bet viņš to ielicis manuālajā. Viņam arī ir automāts un uzstartējis ar otro ātrumu, nevis pirmo. Tāpēc viņš grib vēlreiz uzskrieties un paskatīties, kā ir. Nu, Jāni, kad pastāstīs? Baigi labi iet. Vispār nav nekāds sarežģījums šodien, principā kā pastaigt pa parku. Ja? Kā ir, ka meiteni tev filmē? Tā kā Kristaps, tikpat augumā. Nu ko, otrais piegājiens ar Volvo. Skatīsimies, kā iet. Tā, Jānis skrienās pret sarkanu veco B2 Urquattro. Arī leģendārs auto, teiksim, Latvijas dragreisā. Skaisti. Tas ir tā kupēji tas auto, ar ko bērnībā es nācu skatījos, priecājos. Jānis svinēja! Neko jau? Nu, tā tad esam pabraukājušies kopā pie 8 braucieniem. Ka pirmie, kamēr piešāvāmies, braucam diezgan stabili. Diezgan forši braukt ar automātus, nenoliekšu. Bišķi jāpiešaujās pusāk to startu, bet jau liekas, ka esmu piešāvies. Stabila braukšana, 9,9 vai pat 9,8 var iebraukt, bet tur staigā 1000 daļas un tādas lietas.
interesanti paeksperimentēts ar riepām. Kopsumā pasākums arī forši, kad noskaidrojās laiks, un tas sākās kustība un visi braukā, un es arī atradu Volviķa, ko uzskrieties, kur mēs vairākas reizes uzskrējāmies. Tā kā, jā, es nezinu, tiekamies droši vien Latvijas Drag Race'ā. Es domāju, man draudzene arī vēl turpmāk iesaistīsies filmēt, jo tūlīt jau novērtēsim video, kā tā bija. Tā kā droši ierakst komentāru kaut kādu. Atceramies pa mērķiņiem, ko var nopirkt vienmēr. Jūs jau zinat, kur. Un tiekamies iespējams nākošajā video, kur būs Passats apskats, jo Passats tiek taisīts. Davai, čau!